Paldies, Krista. Labdien. And paldies. Thank you. Paldies for having me here again. I was here in 2010 for the Latvia 2030 conference. Gordonam ar tulkojumu palīdzēs arī Irēna. Tā kā būs tā, tiem, kas saprot divas valodas, tiem būs vieglāk atcerēties, jo atkārtošana zināšana māte. Did you catch that? Yeah. So I was here 2 years ago in December, freezing cold, for the Latvia 2030 conference. Lektora kungs bija šeit 2010. gadā, kad šeit noritēja 2013. gada gatavošanās konference, un tas bija decembrī un bija nežēlīgi augsts. And to my surprise and delight, I'm happy to report that I've been back to Latvia some 12 times since then. Un kopš tā laika esmu ļoti pārsteigts un priecīgs ziņot, ka esmu bijis kādas 12 reizes Latvijā. Not just in Riga, but in Autza and Salacgrīva and Daugavpils. And it is to your credit that I can't speak any Latvian. Jā, un es esmu bijis visās minētajās vietās, ko jūs dzirdējāt, un tikai pateicoties jums, es vēl nerunāju brīvi latviski. And that is because your students now speak such remarkably good English. Jo jūs skolēni runā tik labi angliski. Anyway, I'll begin. Tad nu sāksim. I'd like you to take a look at this. It's what we call a Necker cube. Paskatīsimies uz šo objektu attēlā, to mēs saucam parasti par kubu. Have a good look at it. Now, to some people, I expect that it will be pointing down. The face of the cube will be pointing downwards. Ieskatieties kārtīgi, kā jums šķiet. Varbūt vairums teiks, ka kuba priekšējā plākne ir virzienā uz leju, uz priekšu un uz leju. And for others, it'll be pointing upwards. Bet varbūt kādam šī plākne šķiet vērsta uz augšu. If you're looking at that one, look at this one. Paskatieties uz abām pusēm. Blink. Un samirkšķiet acis. Does it change? Vai redzat izmaiņas? Is it shifting? Vai kaut kas mainās? Does it change for you? Yeah? You see, we're looking at the same thing, aren't we? Nu, redziet, mēs lūkojamies uz vienu to pašu lietu. We're just looking at it from different perspectives. Bet raugāmies uz to no dažādām perspektīvām. I'm looking at it from the perspective. If we think of this as learning, I'm looking at this learning from the perspective of a theatre director and as a parent and as an educator. Un mēs vienkārši raugāmies uz šo objektu no dažādām perspektīvām. Es uz to raugos pirmkārt kā vecāks, otrkārt kā teātra direktors, un mēs varam salīdzināt šo pieeju arī kā skatīšanos uz mācību procesu. And of course, by extension, you're all looking at it from your own perspective as school directors, politicians, local authority workers. Un jūs visi šeit raugāties kā no kurš no savas perspektīvas šo objektu, kā direktori, kā skolotāji, kā pašvaldību pārstāvji, ļoti dažādi. So as a theatre director, I use my skills in the service of exploring the world of learning. And of course, that happens mostly in schools. Un uz mācīšanās procesu es pārsvarā raugos kā teātra direktors, kā režisors. The work I do can be broadly kind of organized into two groups. Tas darbs, ar ko es nodarbojos, varētu būt sadalīts divās lielās daļās. The first group I would call creative research projects, and the second are programs that I develop specifically for schools.
Tad pirmā daļa būtu šie radošie izpētes projekti, un otrā daļa ir programmas, kas izstrādāts īpaši skolām. So here are some practical things, practical ways to get artists involved in school. Mēs izstrādājam praktiskus veidus, kā mākslinieki var sadarboties un iesaistīties skolu darbā. A lot of this work has been carried out under the auspices of creative partnerships in England. Un Anglijā šādas aktivitātes tiek veiktas tādas projekta ietveros un paspārnē, kas saucās Creative Partnerships. It was set up really to ask artists to see if they could make school learning, school children and school teaching more creative. Tik iesaistīti mākslinieki, lai izpētītu to, vai varētu padarīt skolas darbu un mācību darbu kreatīvāku, radošāku. And of course it's an economic development issue. The UK government tell us that 60% of the jobs kids in school today will do have not been invented. Un, protams, šis jautājums ir saistīts ar ekonomiskās attīstības tendencēm, un Lielbritānijas valdība mums saka, ka nākotnē 60% no profesijām, kurās strādās mūsu bērni, vēl pagaidām nav vispār izgudrotas. Of course, how they know, I have absolutely no idea. Protams, es nezinu, kā to valdība vispār ir iedomājusies. However, let me tell you a little bit about these creative research projects. Un runājot sīkāk par šiem radošajiem pētniecības projektiem vai sadarbības projektiem. The way it tends to work is that the artist and the teacher work together to set an inquiry question. Tas darbojas tā, mākslinieks un skolotājs sadarbojas kopīgi un izveido un rada tādu kā jautājumu, uz ko mēs atbildēsim. This inquiry question tends to be around a professional development issue or a school improvement program. Šis jautājums var būt saistīts ar profesionālās attīstības tādām tēmām vai arī skolas attīstības tēmām. It's absolutely essential that the artist doesn't come into the school with an I know how to do it better attitude. Un galīgi nederēs tas, ja mākslinieks ieradīsies skolā ar tādu attieksmi, es jau labāk zinu, kā tas viss ir darāms. And therefore all the planning is done together with the teacher and we spend a lot of time over that. Visa plānošana jāveic kopā ar skolotāju un tam mēs veltām ļoti ilgu laiku. Then we do something in the classroom. Something together. Now that could be absolutely anything. I mean, we could be looking at a question such as how do we engage boys age in the 8th grade in mathematics? Un tālāk darbs turpinās klasē. Mēs strādājam kopā un mēs varam, piemēram, apskatīt tādu tēmu, kā matemātikā iesaistīt vairāk 8. klases puikas. Together with the artist, we might explore new approaches, using music, using poetry, using theatre. Mēs varam izdomāt ar skolotāju kopā jaunas pieejas, piemēram, izmantot mūziku, dzēju, teātri. The third phase of these research programs is to absolutely, thoroughly reflect on them. Un trešajā fāzē mēs reflektējam, mums ir atsauksmes un mēs tās pārunājam. And this reflection is the most important thing. Un šī refleksija patiesībā ir pati svarīgākā fāze. And this really is the professional development model that most teachers follow. Un šis ir tas profesionālās attīstības modelis, ko arī vairums skolotāju ievēro un izpilda. Now, in my experience, and I have to say it's only my experience, what we come down to in terms of increasing curiosity is questions. Un pēc manas personiskās pieredzes, tas, kas vislabāk uzlabo un pilnveido bērnu zinātkāri, ir jautājumu uzdošana. But I'm going to say now that not all questions are equally useful at raising creative and critical thinking. Taču ne jau visi jautājumi ir tik pozitīvi un ne jau visi tie pilnveido mūsu kritisko un radošo domāšanu. Tell me if you recognize this situation. I call it the IRE model of questioning. Tad
pastāstiet, vai jums šī turpmāk minētā situācija pazīstama? Lektors to sauc par tādiem kā standarta jautājumiem. The teacher initiates the question. Skolotājs uzdod jautājumu. She says, I wonder what would happen if we were to put this powder into this glass of water. Kā jūs domājat, kas notikt, ja mēs šo pulverīti iebērtu šajā glāzē ar ūdeni? Some students, possibly better behaved girls, respond to that question. Daži skolēni, noteikti tās apzinīgākās meitenes, paceļ rokas. The teacher then evaluates the response of that question. Un skolotājs pēc tam sniegtās atbildes vienkārši novērtē. Yes, good. Anybody else? Nearly. I wonder if you could get the answer out of my head. Jūs varētu pateikt tieši šo atbildi, ko es biju iedomājusies. You see, the learners get the idea that the teachers have all the knowledge. Skolēniem rodas ideja, ka skolotājiem ir visas pasaulē pieejamās zināšanas. Therefore, not so motivated boys like me wait until the teacher gives them the answer. Tāpēc mazāk motivētie puikas, piemēram, kā lektors pats kādreiz, pagaida, kamēr vajadzīga atbilde izskan. Where's the thinking? Kur paliek domāšana? None. Nekādas domāšanas. Really, in nearly every educational and training environment, I see this IRE model happening. Un visās skolās un visās mācību vidēs šāds modelis ir vērojams. It's the only place that it happens. It only happens in schools and training environments. It doesn't happen in the real world. Bet tas notiek tikai skolā un mācību iestādēs. Reālajā pasaulē notiek savādāk. We have to dig deeper. We have to find I wonder questions. Esbrinos. Mums ir jāroka dziļāk un mums ir vajadzīgi jautājumi. Es patiešām vēlos zināt. We have to get our learners really engaging with those deep questions. Mums nepieciešams piespiest, lai skolēni tiešām vēlētos uzdot dziļos jautājumus. And when we look carefully at our curriculum, we can find that our curriculum is full of an infinite number of I wonder questions. Un mūsu mācību programmā ir pilns ar tādiem patiesās uzzināšanas jautājumiem. In science, in physics, what is attraction? Sociālās zinātnēs, fizikā, citās tēmās. Kas ir pievilcība? Again, think of the creative possibilities for exploring the rule of attraction. Padomājiet, kā varētu radoši izskaidrot pievilcības spēku. You'll be able to engage your 15 and 16-year-olds then. Un tad jūs noteikti spēsiet sākt dialogu ar saviem 15 un 16 gadus veciem skolēniem. Or perhaps this one in history. Is discovery just another word for stealing? Piemēram, šāds jautājums. Vai atklājums ir citā veidā nosaukta zakšana? We can simultaneously explore the curriculum that has to be taught and explore values and opinions that will motivate learners to become engaged with the work. Un mēs varam paralēli gan izmantot to, ko ietver mūsu mācību programma, gan izmantot vērtības un viedokļus, kas ir vienmēr spēkā. I have to stress, this is just my opinion and experience. Protams, tā ir tikai mana personiskā pieredze un viedoklis. This was a question that was asked by a 15-year-old learner in, I'm going to say this properly, Rigas Sanatorijas Internat Parmat Skola. Šādu jautājumu uzdeva 15 gadus vecs skolniece. Would anybody like to have a go at this question? Vai kāds vēlētos atbildēt? When I first went to see the head teacher, Anita Stokane, we were looking at what the main issues, what the main problems were in her school. Ar
ar skolas direktoru, kad pirmo reizi satikāmies, mēs apspriedām galvenās skolas lietas. Like a lot of you, I guess she would say it was to do something with behavior. Un, kā, protams, daudz no jums atbildētu, mēs vēlamies uzlabot uzvedību, Motivation to learn celt motivāciju mācīties and relationships. un attiecības. So we worked all week on this question. Pie šā jautājuma mēs strādājam veselu nedēļu. A group of children aged between 7 and I would say 17, 18, Piedalījās bērni 7 līdz 18 gadu vecumā. worked all week using theatre, music, dance, a community of inquiry, talking with each other, Un sadarbojās bērni tādās jomās kā teātris, mūzika, dēja. and the artists that we brought in were this Gruppa Instrumenti. Un piedalījās arī mūziķi no grupas Instrumenti. By the end of the week, we had produced a 30-minute ballet stroke opera stroke piece of theatre that was performed to the rest of the school. Un šīs nedēļas laikā mēs izveidojām 30 minūšu ilgu baletu, Šķērsvītra operu, Šķērsvītra teātra izrādi, kas tika demonstrēta visai skolai. So we'll watch a short film now which explores some of the learners, teachers and the artists' reactions to these pieces of work. Un mēs arī parādīsim filmu, kurā varēs redzēt skatītāju reakciju uz šo mākslas darbu. Tajā gadījumā, ja skolotāji visu to zinātu, ko mēs gribam sasniegt beigās, tad katrs skolotājs izvēlēties droši vien to pašu taisnāko ceļu, kā līdz tam tikt. Un likt lietā savējo pedagoģismu, savējo klasisko izstrādāto metodi, savu profesionalitāti. Savukārt šajā līkloču metodē tur redz tam bērniņam tiek piešķirta daudz lielāka it kā tā teikšana un atbildība kaut kādā mērā arī. Jā. Vispār ejot uz šo te prezentāciju, man īsti vēl nebija tomēr skaidrs, kāds būs šis te rezultāts, bet es biju patīkam pārsteigta par to atvērtību, kādu parādīja bērni. Jā, agrāk viņi bija ļoti tādi kautrīgi, jā, kapucas lika uz galvas un pie fotografēšanās pilnīgi aizsedz rokas, jā. Tad tagad tomēr viņi uzmanīgi, atvērti bija. Es redzēju savus bērnus pavisam citā gaismā, un es domāju, ka tas bija viens no galvenajiem iegūmiem, jo šie bērni nebaidīsies vairāk arī uzstāties jebkurā citā auditorijas priekšā. Es par kopīgo mācīšanos varu. Ja, tad, kad bērni ieraudzīja, ka skolotāji var būt tikpat atraktīvi dziedāt un dejot un iet disenē un taisīt barbekju un Diana sāk runāt angliski, tad īstenībā tā arī tā kopīgā mācīšanās. Ja viņi ierauga, ka skolotājs iziet no tiem tradicionāliem rāmjiem varbūt citādāks, viņš arī īstenībā dzīvē ir citādāks, tad viņi arī sāk viņu uztvert kā cilvēku, nevis kā skolotāju. Tieši to es arī gribēju teikt, ka mēs bijām visi vienādā līmenī. Pilnīgi vienādā līmenī, un bērni to novērtēja. Es nedomāju, ka mūsu skolotāji izvēlēsies tieši mani. Zinot, kā viņi zināja, kā es stundās un tā tālāk, un ka viņi man izvēlējās. Tas arī bija nenormāls pārsteigums, jo viņš parasti vēstures stundās sēž pie kompja un neko nedara. Tās iemaņas, ko viņi ieguva, piemēram, sadarbojoties, tās viņiem pēc skolas dzīvē būs daudz vajadzīgākas. Un nevajadzēs viņam dzīvē Franču revolūciju, bet vajadzēs viņam godīgumu, humoru izjūtu, vajadzēs viņam atklātumu, un īstenībā to mēs arī panācam. Jebkurā priekšmetā var attīstīt radošumu, arī jebkuru piemēru matemātikā var pārveidot tā, ka viņam
viņu bērni sapratīs savādāk, ka tās būs citas metodas. Atkāpties no standartiem, es gribu uzsvērt to, ka, lai dabūtu to radošumu no bērna, lai viņš savādāk iespējams saprast to mācību vielu, ir jāatkāpjas no standartiem, ko mums diemžēl uzsver. Pie kā mēs esam pieraduši, pie kā ir pieraduši bērni. Šis projekts viņiem parādīja to, ka var mazliet savādāk mācīties, var savādāk iegūt tā zināšanas. Šī nedēļa bija savādāka no pārējām stundām, jo mēs iemācījāmies 2 reizes vairāk un zinājām, kā savādāk cilvēki izskatās. Brīvajā laikā, nevis stundās, tā kā mēs parasti sēžam, rakstām. Tikai no ārpus, bet arī no iekšpus. Ja tas nes labumu manai skolai, bērniem un skolotājiem un viņu attiecībām, kas ir ļoti svarīgs mūsu skolā, jo mums ir ar uzvedības problēmām, ja ir šī sadarbība starp bērniem un skolotājiem, nekas labāks vairs nevar būt, ja. So there you are, thank you. And thank you, Anita, for having us in your school. We were very, very pleased with that work. But I have to say that it happened in an off-curriculum week. Tas bija ārpus skolas nodarbību nedēļā, tika realizēts. And that's usually quite easy. It means that we don't have to deliver anything apart from these learning dispositions, improvements in relationships, and so-called soft outcomes. Un tas ir vieglāk, jo šeit mēs varam domāt tikai par attiecību uzlabošanu un tā saukto vienkāršo rezultātu panākšanu. Mums nav jāmāc mācību priekšmeti. But artists and school partnerships can be much, much, much more instrumental than that. Taču mācību procesā šādas sadarbības var būt daudz noderīgākas un sniegt daudz nopietnāku ieguvumu. Think about this idea of teaching many subjects from the curriculum at the same time. Iedomājieties, ja mēs varētu mācīt vairākus mācību priekšmetus no mūsu mācību programmas vienlaicīgi. Artists can work with schools to develop specific programs that will work to support the curriculum. Mākslinieki var izstrādāt īpašas programmas, kas tieši kalpos, lai palīdzētu mācīt mācību priekšmetus. And the approach I'm going to tell you about is theatre in education. Un es pastāstīšu sīkāk par teātris izglītībā pieeju. Please don't think of theatre in education as simply a theatre company coming to the school and performing a pale imitation of theatre that they get at the new theatre, for example. Nedomājiet, ka teātris skolā tas ir tā, ka teātris ierodas skolā un tiek nospēlēta kāda luga. Theatre in education is where the teacher or educator and learner agree to work in role. Tas notiek tā, ka mākslinieks, skolotājs un skolēni vienojas un piekrīt izpildīt lomas. Really, this is a very everyday skill for us. We do it all of the time. I'm doing it now. I'm in role as a presenter. Ticiet man, lomu spēlēšana mums visiem ir pazīstama. Arī tagad es kā lektors ejūtos lektora lomā. The smallest children do it, and we never stop. Pat vismazākie bērni to dara, un mēs to nekad nepārstājam darīt. It's a natural state of being. Tas ir dabisks cilvēka stāvoklis. We behave as if. I want to think of the power that you could have from a professional theatre company behaving as if we were in a high conflict situation. Un iedomājieties, kāds varētu būt rezultāts, ja teātra mākslinieki palīdz mums notēlot, teiksim, stipra konflikta situāciju. And this gives an opportunity for children to manage and negotiate conflict. Un tas dod iespēju bērniem pārvaldīt un atrisināt konfliktu.
a quick advertisement for you. Nomadi and Theatre Kappa Pi, my company, are presently collaborating on a new piece of theatre and education that we will perform here in Latvia, in Great Britain and beyond. Un šobrīd neliela reklāma. Notiek darbs pie jaunas programmas, kas būs aktīva gan Latvijā, gan Anglijā, gan vēl tālāk, ko izstrādā Gordona organizācija kopā ar Nomadi organizāciju. Un tā ir lielas cerības tiek likts uz šo programmu. The Trial of Girl A has been produced in collaboration with the British Council and our Arts Council in Great Britain, and it aims to work at the heart of the science curriculum. Šīs programmas nosaukumu jūs redzat ekrānā, un tā izstrādāta kopā ar Britu padomi un Anglijas mākslas padomi, un tās centrā būs sociālās zinības. In the Trial of Girl A, we are talking about a near future dystopia. Šajā programmā mēs runājam par tuvāko nākotni. Where new laws have been introduced. Ir ieviesti jauni likumi. Concerning genetics. Tieši saistībā ar ģenētiku. A girl has broken a genetic law and must be put on trial. Meitene ir pārkāpusi kādus ģenētikas likumus, un tagad viņa tiks tiesāta. The learners themselves in small groups have to be the jury, the prosecution and the defense. Skolēniem jāiztēlojas sevi tiesas ādā, tiem jāpilda apsūdzības un aizstāvības lomas. They're not just learning about genetics, they're learning how to be citizens who can negotiate the scientific developments that are happening around them. Skolēni iegūst zināšanas ne tikai ģenētikā, bet arī iemācās tādas lomas, kas viņiem labāk palīdz saprast, piemēram, tiesas darbu. We have found in the UK that although everybody has to learn science, only 9% of people go and take science aged between 16 and 18. Lielbritānijā ir tā, kaut arī zinātnes priekšmeti ir programmā, tomēr tikai ļoti mazs procents vecumā no 16 līdz 18 gadiem tiešām izvēlas un apmeklē šos priekšmetus. So our science curriculum has changed. And Girl A supports those changes in the curriculum. Tātad šajā mācību programmā ir gaidāmas pārmaiņas, un šī programma ir paredzēta tieši šim nolūkam. But it will be of equal importance to social scientists, geographers, historians, religious education and language teachers. Un šī programma ļoti noderēs sociālajās zinātnēs, reliģijas mācībā un citās jomās. So these are the kind of programs that we can have. We can have creative research programs where we work alongside the school, or we can develop programs to come into school. Mēs varam izveidot tādus kā projektus skolās un izveidot atsevišķas speciālas programmas, ko ieviest skolā. These are my experiences. I'll now invite Krista to come up and sum up what we think are the main benefits for these partnership between arts and educators. Šī bija Gordona pieredze, un tagad Krista turpinās un kopsumēs tieši to vislabākos iegūmus, ko mēs varam. And then perhaps we have a couple of minutes left for questions. Un vēlāk pāris minūtes jautājumiem. Thanks, Krista. Es droši vien, ka nelasīšu jums priekšā visu to, kas tur tajā slaidā ir uzrakstīts. Tā galvenā lieta, man liekas, ka ir sadarbojoties starp māksliniekiem un skolotājiem un skolēniem un skolu vadību un, iespējams, vecākiem. Mēs dodam iespēju reāli piedzīvot un saprast, ka radīšanas process attiecas uz visām cilvēkam svarīgajām sfērām, uz domāšanu, uz jūtām, emocijām, vērtībām un arī uz mūsu ķermeni. Radošais process ir process, kurā mēs saprotam sevi kā cilvēku, kā veselumu,
Un ja mēs sevi esam sapratuši kā cilvēki, vai esam ceļā uz šo sapratni un sajušanu, tad mēs esam gatavi radīt pasauli, kurā mums gribas dzīvot. Bet viss tās pārējās labās lietas tur ir rakstītas. Varbūt ir jautājumi. Nu jā, un varbūt tās pirms jums tie jautājumi rodās, vai es drīkst uzdot jautājumu, vai kaut kas mainījās tajās domās, ar ko jūs sākāt klausīšanos mūsu runās par to, kādas ir iespējamās sadarbības formas starp mākslu un izglītību. Kaut kas sakustējās? Paceļ rokas visi, kuriem dzirdot tēmas pieteikumu, radās bažas. Bažas radās? Nu, sāksies tagad teātras skolā, ja mums jau tā pilna klasa ar visādiem aktieriem ir. Vai ne? Man tie skolotāji paši ir labi aktieri, ja? Un tā, ka viņi atnāk pie manis tiec no galā tagad. Ir bažas bija? Ir. Vai bažas kļuva lielākas, paceļ rokas? Bažas samazinājās? Rokas? Skaidrs pāriem bažas palika tur, kur viņas ir. Nebija bažu. Vienkārši nebija bažu. Paceļ rokas, kuriem nebija bažas, bija interesi. Lieliski, paldies. Es patiešām gribētu ārpus tēmas vēl pateikt, ka tas ir veids, kā sabiedrība, un mākslinieki ir sabiedrības daļa, vai kultūras darba darītāji, var nākt un sadarboties ar skolotājiem, kas arī ir kultūras darba darītāji. Gordons jau kādu laiku, kā viņš teica, strādā šeit Latvijā, un viens no jautājumiem, ko regulāri viņam uzdod, ir labi teātris, labi viens process. Pa kuru laiku es visu to, kas man jāiemāc, iemācīšu? Tas tā, ka viss aizņem laiku tur, tas teātris sagatavot, visu tā izspēle, es saprotu, pa kuru laiku visu to milzīgo apjomu, lai es iemācu, ja mēs tagad teātri spēlēsim. So the question would be, all right, the theatre, good. Integrated way to look at the curriculum, but where do we take all the time we need to learn all the other things we have to teach? I think that we have to learn to look at bringing together the curriculum. You have an opportunity to bring together the curriculum. And we're not going into all of the subjects together. Many of the subjects can be taught at the same time through theatre. Tā doma ir tāda, ka to laiku var iegūt apvienojot tos mācību priekšmetus, mācot viņus integrēti. Which would be the ones you could bring together, or maybe there's an experience where you do it. In England, we call the subjects of mathematics and English the core subjects, and the other subjects the foundation subjects. Šeit man vajag palīdzību. Jā. Tas ir diezgan vienkārši. Ir galvenie priekšmeti, kā matemātika, vēl pāris And English is the core. Pamata priekšmeti un papildinošie priekšmeti. All the other subjects are really just life. And all of the other disciplines, rather like the Necker cube, we have a different perspective coming from the different disciplines. Un viss pārējais ir vienkārši mācība par dzīvi, skatījums uz mūsu kubu, skatījums no dažādām perspektīvām. I expect it isn't just what the students learn from taking part in these theatre exercises, but what the teachers learn together about each other's subjects and how they can work together. Un šeit nav tikai runa par to, ko skolēni iemācās piedaloties šajās teātra nodarbībās, bet arī runa par to, ko skolotāji iepazīstās viens par otra priekšmetiem, viens par otra tēmām. And of course it's up to leaders to give teachers the time to do that. Un, protams, mūsu vadoņiem ir jādod skolotājiem laiks un iespēja ar to nodarboties. Par ko jūs šobrīd diskutējat? Jūs baigi diskutējat šobrīd, ja? Kas tas ir, par ko jūs diskutējat? Lūdzu, man tāds sajūta, ka es jūs pieķēru, ja? Kur es jūs pieķēru? Par ko ir runa? Lūdzu. Jā. Es guvu apziņu tam, ka mums tās 36 stundas, kā aiziet uz kursiem un māca matemātiku, tas viss ir skaisti. Un es esmu nonācis pie tā paša slēdziena, ka skolotājiem tomēr pirmais ir jābūt policistam, otrais ir jābūt aktierim, trešais ir psihologam. Un ja viņš...
Policists, aktieris, pēc tam psihologs, un ja viņš vēl zina kaut ko no mācību priekšmeta, viņš ir ģeniāls skolotājs. So, yeah, I agree. Yeah. Do you agree with the order? Was it a policeman? Policeman, actor, psychologist. Psychologist. I'd rather they put policeman at another place. Far but away. I think psychologist, actor, to be a teacher is to be a human being. A feeling, thinking, emotional human being who can empathize with his learners on every level. Pirmkārt jau tātad skolotājiem jābūt ir cilvēkam ar visām sajūtām, tādi, kā tie cilvēki ir, lai var tad ar to bērnu vieglāk saprasties. And for me, cross-cutting initiatives like engaging in the arts can help to find that humanity. Un to cilvēcību vieglāk atraisīt un atrast ir tajā sadarbībā starp mākslu un izglītību. But the question is, how do you measure that? How do you measure the results? I think I was here 2 years ago with this question yes, as well. And we are still there. Kā mēs to mēram? Would you agree that motivated, engaged learners are likely to do better at standardized tests? If you're prepared to give up motivated, engaged learners in the pursuit of standardized tests, then I don't want to work in your school. Vai jūs piekrītat tam, ka motivēti skolēni, ka tiem ir labāk rezultāti standarta testos? Un ja jūs tā neuzskatāt, tad es diez vai sadarbošos ar jūsu skolu. And I don't want my children going there either. Nevēlēšos, lai mani bērni mācītos jūsu skolā. But the good news is that I believe that engaged, motivated learners do better across all standards. They are at school, and we can count that. They are engaged with their subjects and have better relationships with their teachers, which results in better success at examinations. Un šādi motivēti un aktīvi skolēni, viņiem ir gan labāki rezultāti pārbaudījumos, gan viņiem labākas attiecības ar skolotājiem, gan arī vēlāk viņiem labāki rezultāti visos eksāmenos. Un viņi pirmkārt ir skolā. Jā. Vo? Tā, tur ir piekritēji, es saprotu, tur apmēram kaut kur. Labi, pēdējais jautājums. The last question, please. Pēdējais jautājums, lūdzu. Labi, pēdējais izaicinājums. Kā jūs saprotat, jums ir iespēja vienkārši iebilst. Labi, paldies. Okay. Do we need to say? Krista? Paldies, ka neteicāt bū, kā lielajās teātra zālēs, nedibinājāt ar kājām. Jo mēs kā aktieri vai kā režisori varētu saprast šādu reakciju. Paldies, ka tā nenotika, un es ceru tikties ar jums. Paldies. Thank you. Paldies, liels.